cepus un ragavs. Un vakaros pie skalu uguns pie vērpa kunga linus un teica pasakas, gan jautras, gan bēdīgas, arī pasaka par diviem veltiņiem. Par veltiņiem, kas tapa par cilvēku bērniem. Skatieties un klausieties, mēs paši jums to parādīsim. Kādas nerāpnības strādāja un kādas blēņas prātā tiem. Lai līdzināt, kas redzēt vēlas uz veiklas karstiem kambariem.
košumu. Rači, vai tu ko redzi? Nē, vispār tik gaiši, ka nekā nevar redzēt. Restes kaut kādas te priekšā. Aha. Jā, tas restes kožs. Ko tu? Vai? Kožs? Kožs. Nē, tās smaržu lats. Jā. Tiešām. Ak, tāda tā pasaule. Pa ko māters mums tik daudz stāstījums. Nu, redz, tāda jau viņa ir. Dzied puķes, dzīvo cilvēki, un vēl viss kaut kādas lietas notiekās. A kas ir puķes? Puķes ir tad, kad ir ziedonis. A kas ir ziedonis? Nu, dzīvnieks taču. Ej, bērniņ, kad dziesmu dziedas tu? Jā. Tas tu gan ir riktīgs veicis. Atnāk un puķes ir. Jā. Vai? A kas tie tu tādi? Āters saka, tie ir putni. Nu nav nevainas. Ja pārāk skaļi. Jausmās. Nu, ko darām? Zemes virsū. Varbūt labāk mums to. Ai, negrib pārlēties. Nu, tad ālēties, Tad abi galdiņi var lūdza puķes un apmētājās ar tām. Skrēja papēt kauriņiem, izrāvti uz spārus. Viņu bija nerāda galdiņi, viņi nezināja, ka tā nav jādara. Kā viņi klausījās putnu dziesmās, devās tie pakaļ uz mežu, līdz beidzot. Rači, a kas tie tādi? Pāters saka, ka šitie esot ezīši. Esīši. Jā. Es aiziešu uzpaskatīšu. Prasa. Čau, esīši, kas jūs tādi esat? Pateikt mēs neproti, tas nav tik vienkārši. A, kas jūs tādi esat? Neesat redzēti mūsu mežā? Neesam jau arī bijuši. Nesam, jā. Mēs arī tā kā pateikt, tā kā nē. Mēs varam Parādīt. Esīši. Mamma, tā vēlna mamma. Džitsu pikses nopirkām mums vēlna mamma. Liels priekis. Kādi jūs esat dīvaini? Kādas jums nejaukas dējas? Ko? Kāpēc tu man sev? Es esmu sītis. Ne jau es. Man tāds kā žociņš. Tā mēs aizsargājamies pret lapsām, lāčiem un vēl šādiem tādiem kodējiem. Ko pret to kādiem potējiem? Es jau teicu, atkārtot neatkārtošu. Klausies, man tā kā drusku augsti palika. Tā, Kestīši, manam bračnim augstu. Vai tik skažos? Modīgi vēlas nosaudā karš priekšu. Es jau teicu, kažoks mums pašiem vajadzīgs. Sveiki! Lejams. Patīk mums par zemi čapus un asatieslā. Esīši. Es cīši. Bet man tā kā vienalga augsti. Nu tad, kā fāders saka, jāpavingo. Pak, es tev parādīšu, tu jau negājuši no sporta nodarbībām.
Sākam rīta vingrošanu. Stāties un iztaisnāt ķermeni ar mūziku, soļos, matu. Ieglāvīt pēdu uz grīdas, un pirms grīdai pieskaras pēdas priekšējā daļā. Tā ir labi. 1, 2, 3, 4, resor. Ko tu čāpstīji? Sviests. Kāds sviests? Pilnīgs sviests. Garšo pēc telpas. A kurš te gudais krāsnī glabā sviestu? Nu redz, āters saka, ka senos laikos vasarās Rīgas krāsnī, tad to nekurīt cilvēki sviestu glabāja. Nu kaut kāds sviests. Elle pilca krāsnī, vai tu neviens sviestu neglabā? Jā. Saimnieks gan nav gudrs. Āters atkal saka, ka šitais saimnieks dikti gudrs esot. Un viņu dvēselē no tik vienkārši nevar tikt klāt. Te es atļaušos nepiekrist. Jo nav tās dvēseles, kurai tik var piekļūt klāt. Nu, nevar piekļūt. Varbūt mēs varam padarīt saimniekam kādu skādi. Padarīsim saimniekam skādi. Varbūt mums izdosies tas, kas pāteri neizdarās. Jā, padarīsim skādi. Kad nebekāds Klausies! šitāds skādi. Klausies! Atceries to tiltiņu, pa kur skrēja pāri. Nojauksim to tiltiņu, un tā tiltiņu vietā sazādīsim sviestu. Aiziet! Pirmā lielā plēņa varēja sākties. Vēl viņi ļoti gribēja sastrādāt kādu nedarbu un izbaudīt saimnieku dusmas. Labi, aš nojauc tiltiņu pie upītes, un tur izpratīs sviestas paiļus. Un aiz priekiem, par kādīgi to saklēt atplēc priekšā, kur uzgāja mucu, vilnu ar darbu. Un nu, viņi tukšajos sviestas paiļos salēja darbu un saliktos glīti un kārtīgi atkal atpakaļ riez krāsnī, it kā nekas nebūtu bijis. Vēlni par savu nedarbu bija ļoti apmierināti. Tas tik bija darbiņš. Darbiņš, nedarbiņš tas bija. Nu jā, nedarbiņš. Zini, vecim man iepatikās. Vajadzētu pašu saimnieku kaut ko tādu izdarīt. Zini, ko prots, ko vērstu. Kā veicis, jā. Tā būtu, ja mēs samanītu saimnieku vējas vietu. Un iedomājies saimnieks no rīta pamostās ap lapas. Vai, tas būtu labs. Jā, bet kā tas saimnieks izskatās? Nu, kas tu to nezinu. Gandrīz tāpat kā pāters. Tikai mazāks palvas un nav asks. Nu, par agiem nezinām. Jā, ej.
No jausmas, tam vēstīt, sēkā uz galvas, ka zem, prātis. Tu domā, kāds nu bijusies? Nezinu. Smagi. Šonakt nu bija diezgan nedarbu darīts. Vēl viņam no lielās nešanas un stīvēšanās, neskatoties uz naktas sāli un bija sameties karsts. Viņi sadomāja, atpūšoties pavizināties uz dīķa. Bet sāks vidū tikuši, viņi ieraudzīs sev pretīm pavārtiem divus stāvus nākam. Viņi noslēpās aiz sētas un lūkojās no pasētos, ko te šie darīs. Ja bija burlakas, kas bija nodomājuši saimnieku nokaldu un aplaupīt. Ja piegāja pie loga un... Tūriņš lieks mas! Aklau, pirms ņemam mantu, nošmiedzam saimnieku. Kā šis krāts? Lai krāts, uz vēl kā nākā. O, līdz vairs nekrāts. Līdz vairs nekrāts. Iebļaudoties vēstis uzlēdz no gultas un sāka galvu dusmīgi kratīdams pa istabas pie atkāk un vajāt burlakas. Līdz nāvei izbijušies šie tikko pa logu jaudāju, izbēgt ārā un pie trīcādam un drebādam noslēpās aiz rijas stūra. Tas saimnieks ir burvis. Vērsi gultā iebūt. Nekās iezīmes ūdeni. Pareizi, divi vērši vienā mājā, tas ir par daudz. Tas taču nav redzēts. Divi vērši. Vienā mājā pasmuši striķi. Sasieši. Saimnieka balsi, Burlakas pārbijās, aizcieta durvis ciet, aizskrēja uz brīvu. Aiz bailēm gribētu drīz krāstīgi noslēpties. Bet tāpat kā vēlni, arī viņi atrast spaiņus. kas tad tas? Sviests. Kā tā? Kā tikko arī tas vajadzēs blēdis nebūs nopūlis. Droši vien, ka nebūs, tu noņem provi. Nu, pagājuši vai nav vecs. Ņem no šī kubula. Ar abām. Nu, labi. Ar abām es teicu. Kas tad tas? Tā taču darba. Vai tas ir tā? Tam saimniekam vēl lai darbā jāvārās vien gultu to saimnieku pitis parā. Nu, kas liekas, ir skaisti noķelējušas. Jāver nos. Kas te notiek? Saimnieks ar nūju palīdzēja abiem, cik nu viņam bija spēks kaulos. Svāki. Gluži nodarot, laikam būs ņēmušies ap manu darbas katlu. Kas te tas? Kā nauda noskanēja. Oho, paskaties, kāda labi. Lēži, es pēc darbu izdarīt nedarbs un aizmaksāt. Ciev! Nāc skaties, es naudu atradu. Skaties. Es tāpēc esmu turīgi ļaudis. Jā. Dara stādi otram, tas simtāk atmaksājas. Kā saka, nerodas bēdīgi. Pats tajā var iekrist. Vēl, paskaties. Tagad gan mēs esam bagāti. Tagad mēs esam turīgi ļaudis, jā. Labs jau, tu te samazgā. Es Bet iešu tu man. ej saģēries un ej to tiltiņu saprās. Saimnieks ar saimnieks visu sakos, bet ko vēlniņi? Vēlniņiem vairs neveicās ar bildu. Saimnieks drīz vien salaboja tiltu, savāca no upītes viņš striestu, kādēļ vēl tādu mantu šķiestu. Priecīgi viņš saskaitīja naudu, paveica šo darbu viņš ar galvu. Grauza vēlnēniņa nagus, lauza vēlnēniņa ragus. Kad tie burlakām šitā te tur tā te nevarēja pasmēt. Jau aizklēts. Jā, bet tad saimnieks ir tik pie laudas, gan man liekas tik pie mājas. Sarunas pie pasaka. Dārģīs mani, tam jādara tals.
izdomājat? Es arī izdomāju. Ko tu izdomāji? Tēs, ko tu izdomāji? Es. Kā tev ezi? Kas tam zird pret galvu? Kā domāju? Man kā ir cita. Jā. Klausies, es nobūšu šitos te saimnieka zirgu. Kādu tirgu? Es nobūšu saimnieka zirgu, lai viņš nometi katru, kas kāp viņam mugurā. Akalpasats, kādā numuriņā? Tu izņem tās sūnas no ausīm ārā, lai var dzirdēt, ko tev saka. Tā ko teici, kas tu par numuriņā? Es nobūšu saimnieka zirgu, lai viņš nometi katru, kas kāp viņam mugurā. Pareizi šonakt pat. Saimnieks taču jāspieguļā. Tur viņš lauzīs sprandu. Kādu bandu? Nu, lauzīšana pats prasa, kā tu dzirda mugurā. Nu jā. Es. Lūdzu, šito. Aku. Kāpēc tas paspērsies ūdeni? Kā iekšā un aizpatī kā. Vai kā nu kuram, buļu rīktis, lokā turam, lai tas būtu jauns labs, apurts kaps. Saura. Sastāvs. Eka taču, ka tavā devanā ekspektulā pēc nav. Sieva, beidzot es esmu kļūs turīgs vīrs. Pup pieguļā vairs nejās. Kā? Tu to ūdeni savesi. Kāpēc? Mums naudas tagad ir. Paņemsim kalpus. Tagad mēs esam bagāti daudz. Cepsim pīrās un nodzīvosim no visas sirds. Kas tur rūpina? Oi, tas tur man sirdziņš. Otu tu tā nokārs galvu pacel gaisā. Ēdīs audas katru dienu. Nu, ko sieva, iesim tagad atpūsies. Jā, iesim pie mieru. Tā daudz darba. Redzēji, kāda mums lepna zāle izaugusi. Jā, tur gan būs daudz siena. Labi, tagad gan iesim pie mieru. Saimnieci devušies pie miera, mājā valda klusums. Pēkšņi Elniņi ierādīja, atkal kaut stāvu pa vārtiem ienākam pagalmā. Viņi to tūlīt parzina. Tas bija viens no izgājušās kurām. Mūžu taupa, es visu mūžu krāju, tikko tas atkal bijis, pāri lopinājis, cik naudu vējā mētā, visu mūžu krāju, kad lopinājis nāk sētā, tam naudu nekā. Ko krāju taupa, taupītājs, to paņem lopinājis. Zirdziņš! Ko tu domāji? Būs vai? Viņš negans, viņš kož! Tu novāc tās rokas, ko tu bāzaņam mutē, tāpēc jau kož. Nekas. Izjaušmies, tāds mierīgs kā jās. Es pieturēšu pie galvas, kamēr tu tiec mugurā. Tiešām nemierīgs, kad tik viņam nav viņa. Varbūt pat grūšlāks, tas to lai zinu. Nu tu turi, es turi kapšu. Stipri turi. Es turu. Nu paties, kā viņš krātās, vai tu nevar tiešām pieturēt. Es turu. Palika! Paliki! Vai tam sprādi būsi lauks?
Edgars zem, Pelmutas zem. Esam te Vater. Es tā kā tādi kuriem, ne? Nu, tā, vēl paraušana. Los, koņojas. Ai, Vāteris baigas otrais. Bet vēl viņi gan bija priecājušies uz saimnieku nelaimi. Bet, nu, lūk, atkal viss bija izgājis saimniekam par labu. Nu, bet vai tad tiešām šitām saimniekam ir kādas vainas nevarēja padarīt? Ko? Nu, pagaida saimnieki vēlniņi, vēlreiz kaut ko izdomās. Jā, es domāju, kaut kāds briesmīgs nedarbs. Briesmīgs. Briesmīgs, saprot, izdomā kaut ko briesmīgs. Zāle. Saimnieks kaut ko runāja par zāli, jā. Tā nav tā, ko Vāteris. Nē, bet iznāk šo sienu. Kas ir sienas? Nezinu. Nu, te jādara tā katrā ziņā, lai neiznāk tas sienas. Jāgriež līdz ar sēni. Ar ko griezīs? Paņemsim šitās vecās lokas, nobursim par asiem briežiem rīkiem klasi. Pēc tam atdušu. Šitā vēl neviens nav griezis. Vai ne? Nu, pračiņ, vēl vaļā, noburti riktītā. Vai kā kuram, buļu rīktis lokā turam, lai tas būtu jums vai labs, taps. O, tu ne? Rakstīts ap. Kus to ar? Nu, re? Kaut kādas pokas, pieža, nu? Triks, jā. Triks? Jā. Aiziet! Nu, tad kā Vāteris saka, lai iet uz Velna paraušanu. Sīts, trimers sīts, nopļaus diebrus, nopļaus zāli, krītu gāžas diži vāli, krītu gāžas mūsu priekam un par sādi saimniek. Visi gan? Vaigs, nu, visi. Kā rītīgi, rītēs. Vajadzētu kaut kāds pumps tāds, nu? Pamēģini tu tā. Labi, no 9. klases. Tev jau tagad labāk sanāks nekā tam Harijam. Porteri! Mīļo pasauli! Skat, kas pa nakti notiks! Mūsu pļauju nopļāvis! Paldies Dievam! Paldies, žēlīgais debesu tēvs! Visa pļava nopļāvusies un gubās sakrāvusies. Šito laimi! Jā, te mums būtu 2 nedēļas jāsvīst līdz vakaram. Nē, nu šito laimi! Nu šos vārdus izdzirdētām vēlniņās dusmām tak pa Baltikā pārkaitētu dzelzs. Nu, ir 2 nedēļas, mēs tik 2 minūtes. Jā. Nē, šitais nedrīkst palikt. Klausies, varbūt liksim tam saimniekam mieru klāt. Nē. Savādāk paliks pa daudz. Labāk un izlaidīgs ar to visu. Izlaidīgs? Nē. Ko nē? Klausies, brači. Redzi, tur aiz tā. Pļāvis, tur. Tu aidi var. Rādu. Nu? Pārēdīsimies pa ēniņiem. Jā. Iefiltrēsies. Var? Ievilināsim viņus mežā. Mežā kas ir? Ilgi, lapsas, pūces. Esiši. Pūrs. Kopā ar esišiem. Tā mums kas. Ar visu. Bet tu nesajauc, tu uzmanīgs, šis atbildīgs moments. Atceries, kā toreiz bija. Nu, galīgi, nu. Vai tā?
Jā. Vai tā? Ja, tu toču visus vārdus atceries. Atceros. Nu, man nemaz. Tā, Vai tā? Vai kādu kuram, kuļu vītis, kaut kā turam, vai tas būtu jauns. Tas. Velniņi lika lietā Ellei iemācīt tās burvestības, un nepagāja ne ilgs laiks. Nepagāja ne ilgs laiks, ka ganāmpulkam pievienojās Mā. 2 raibi, rātni, ķēriņi. Vīrs, nāc, skaties, izgājušā naktī atskrēja 2 ēriņi melnrai. Es jau sēdēju, manā pūtī būt melnrais lopiņš. Jā, kā mūsu bagātība vairojās. Ar katru brīdi vairāk. Šie vārdi atkal Velniņas sapiktoja. Viņi jau labprāt būtu letuši ārā no tām savām ģēru ādām, ja Vien pa ceļu nebrauktu spīļoša kariete, un tajā nesētētu skaistu princesi. Kad kariete pie ganāmpulka bija piebraukusi, princese lika to apturēt. Sveicināti! Es redzu, ka tu pāri raibi ģēru. Viņi ir tik skaisti un lēkāk tik jauki, ka man patīk tos viņus uz piliņiem klīt. Vai tu negribētu man tos vārdot? Žēlīgā princese, mums pašiem tā kā vajag. Es labi samaksāšu. Jā, labprāt, žēlīgā princese. Cik tu par viņiem prasti? 200 zeltā. 200? Jā. Vai tas nav drusku par daudz? Nav. Kāpēc? Tāpēc daudz prasti? Tāpēc, ka viņi īpaši, viņi aunam atskrējuši. Tā jau ir cita lieta. Skrienam mājās. Viņi izvilka ziņu galvas kūnu, noskatīja zemecē 200. un tagad es pārdevu. Tevi jau sien. Kāda tu starpības? Šindāts kolds. Jau vedīs? Bēdīgu dziesmiņu dziedam mēs, kas tā mums palīdzēs mēs. Bēdīgu dziesmiņu dziedam mēs, kas gan mums palīdzēs mēs. Princese nevilks uz pili. Drīkstās ir. Nu, redz, kā tas skaisti. Pārsteigājoties pils pārkājums nodiec valdīt, kas bija. Pēc tam negribu. Tomēr ģēriņi ganījās, pils pārkājums savā starpā sarunājās. Bet viņu sarunu noklausījās kāds burvis, kas tik bieži Ellē bija ciemojies. Vai tik jūs abiem vienādi esat tie paši vīri? Velniņi, kas pagājušā nedēļā no Ellas izlūkās? Ko? Nu esam, kas tad ir? Mēs aunam esam atskrējuši. Jūsus tēvs, nu dus mums par zemes gaisu. Es domāju, ka aunam esam atskrējuši klāt, viņš neskatās. Nu, kā tad jūtaties aiz jērānās, ko? Ar mums šeit laikam kaut kas nokāds greizi. Tik
Ilbēdīgi. Tik reizi nogaidu. Nu, es jau varētu jums palīdzēt, ja jūs man palīdzētu. Vecais palīdzos. Visu var, es mācīšos. Jā, ķīniešu ļoti labi. Lieta tāda. Princese meklē vīru. Un viņas krēsni atšveltie ir nākla zelta nagla. Viena nozīmē nagla. Kur ir nagla? Un tiklīdz viņa šai naglai pieskars, tā redz, kāds patiesībā ir vītolainis. Jā. Un jums šī zelta nagla jāizrauj, un tās vietā jāiesprauž šī sarūsējusī vecā nagla. Skaidrs? Vai sarežģīti izstāstīt? Nu vienkārši zelta nagla hop ārā un šiku iekšā. Tu pakluso zeltu vārds. Nu, ko vajag? Jā. Nu, bet tad izpēstīt mums to teikt. Izdarīsim. Labi. Tikai, Vēl viņi piekrita, kuri noteikti apsolījās palīdzēt. Atšķirts, bēdi, pakas. Šitā ģērams vajag būs. A, kas mums bija jādara? Nāku. Vai jums skatīt? Es turēšu. Uz to krēslu. Tev speciāliem instrumentiem ir nav tev rīktīgs meistarstības. Zini, bračī, man tas vecais nekad nav patīks. Tur līdz degums kāpa, puķis stepnāja, kādu vienmēr krāč. Man viņš nekad nav patīks. Aizdzēr viņa kad roku izspēlē. Viņš taču nāks pie princeses rūtēties. Jā. Un var tu test samai. Jā, tā viņa. Un tev viņa redzēs to. Mums jauki. Princese sēž savā krēslā un gaida precinieku. Tas precinieks ir ieradies, vai nav? Lai nāk iekšā. Esiet sveicināta gaļā princese. Lūdzu, nāk. Paldies! Paldies! Kas tad tie pa neldiem jokiem manā priekšā stāv? Visnegrītākai kursus, ko man mūžēs redzējusi. Ārā no manas pils! Otrais cēlēs. Vai tu precinieks ir atnācis? Jau ir. Kāds jūs daiņš? Tam to spēj. Nu, nospēj. Tas kā bija teikt. Vēl viņi bija izdarījuši pirmo labo darbu zemes virsū. Viņi bija izglābuši princesi no burvja namiem, un jaunajam burvim nācās atgriezties atpakaļ Ellē. Bet mazie leiteri pie pirmās izdevības laidās abi projām. Muktizu. Ko kājas nesa. No pustu tā. Tie iemuka mežiņā, kad blakus pilsdāršām veroja. Drīz vien nonāca pie nelielas upītes. Pīta teina pātes saka, vajag nopelēt, ko tu saki. Metam iekšā šitā te. Uz muguriņas. Mute vaļā. Būtiņ ko? Tā mute cer. Upīte bija strauja un brālīgi saķērušies. Abi velniņi ļāvās no ūdens nesties tālāk un tālāk. Un nemaz nemanīja, ka tiem tuvojas kāds
Sieva attaisīja ūdeni, iemesdam tajā dažādas zālītes, kuras starp savām dziesmu grāmatas lapām bija kaltējusi. Un pārvilka dažādas noslēpumājas zīmes. Tāds tā vēlnījums ievāza ūdenī. Tētīt žēlība. Sāka brēkt. Dēc no zālītēm noslēpumainām zīmēm bija tapis spēcīgi. Un dedzināja viņus tāpat kā ēles uguns pazudinātu vēsteli. Pilnīgi apjūta. Un tāpat ir nespēcīgi, kā jaundzimuši bērni. Bet sieva neklausījās brēkšanā un nomazgāja abas jo krietni. Un redziet, viņi kļuva uz pusi valtāji. Viņa tos saģērba smalkām priedītēs un uzsēja zīda bāstes. Laikam tā stiprās zāles iedarbojas. Lika gulēt balvas. Ne? Šitos burtus es nepazīšu. Darīšu Nu tā, Nadaklei nedaudz atpūšās. kā teiksi. Noguruši no Tieši saviem meklēt saimnieku šito prieku. un no lielās brēkšanas vēlniņu pēdības apklusa un iemīga. Bet nepagāja neilgs laiks, kad tie atkal piefeši uzmodās un sāka no jauna brēkt. Bet kā nu nebrēksti, jo vecais vēlns, kas viņu pēc bija sadziļas, stāvēja pie šūpuļa. Gribēdams savus bērnus satvērt. Sīkie puliņāķi šur, jūs esat pelnījuši pamatīgus zadarus. Tā neiesim. Kāpēc? Kāpēc? Mums te nomazgāja tev kājas, bet nē. Neiesim. Jā. Iepatikās mazgāšana, ja? Jā. Tā gribētu katru dienu mazgāties. Jā. Un pampūksēs. Jā. Kas ir pampūks? Nu tad lai jums pie cilvēkiem vieglas karotas. Aha. Es jums izdzēšu iz ēles grāmatu. No ēkas arī. Jā. Šos vārdus izgrūdis, vēlns devās atpakaļ uz elli, un tas ar cintas gumiju un kabatsināšu palīdzību mūsu mazo varoņu vārdus izdzēsa iz savas grāmatas. Tai pašā mirklī tie pārvērtās par cilvēkiem un zaudēja visas vēlnišķīgās īpašības un atmiņu par elli. Viņi atkal norima un atkal atguļu galdā un ietiņā. Kas notika pēc tam? Saimnieks un saimnieks jau sen bija sev gaidījuši mājiniekus. Saimnieki! Viss, viņa! Kas ir? Vai kādi eņģelīši un kādi mīlīši? Vai? Viens mītis saimniecei, otrs izņemts saimnieks. Ai, bet nu viegli jau vispār negāja. Alga. Paldies, saimniek. Labi, lai neies krūst. Paldies, saimniek, paldies. Man auga kā liela mozola, spēcīgi kā veselība. Jā, paldies, paldies. Tagad gan mēs esam ne tikai turīgi, bet arī divi dēli un tādi vareni. Mazie vēlniņi, pareizāk sakot, mazie bērniņi, nu laimīgi bija atraduši īsto pasauli, un viņu pirmais vārdiņš bija Tēti, es gribu to mašīnu, to mašīnu. vai nu sievas vārdi, vai vīns un vārdi kopā, nu vienalga, vēlēšanās spoži piepildījās. Mūsu varoņi izauga lieli un gudri vīri. Bija krietni savos darbos,
vecākiem. Un galvenais piepildīja savas vēlākās vēlēšanās un kļuva par... Jūs gribiet zināt, par ko viņi kļuva? Līdz parādīsim.